Bet mūsu nākamā eksperta dalīsies savā starptautiski personīgajā pieredzē. Kā efektivizēt saimniecību un uzlabot to rentabilitāti. Viņa ir ilgspējīgas lauksaimniecības eksperti no Ukrainas, un viņas tēma konferencē ir saimniecību optimizācija, izmantojot reģeneratīvo lauksaimniecību un digitalizāciju personīgā pieredze. Kas ir ļoti svarīgi? Viņa pirmo reizi uzstājas angliski. Tāpēc lūdzu atbalstām viņu. Un šeit arī, starp citu, būs nepieciešams tulkojums, ja kādam vajag no angļu uz latviešu valodu, tā kā austiņas bija pieejams reģistrācijā. Tā kā sagaidiet lūdzu Oleksandra Volovik. Oleksandra, welcome to the stage. And good luck. There's the clicker. Hello everyone. First of all, I want to thank Labdien visiem! Gribu pateikties par uzaicinājumu. Tiešām ir liels prieks ierasties pie jums, jūsu skaistajā valstī. Herojam slava! Ďakujem. Pirmkārt, es gribēju nedaudz pastāstīt par sevi, par to, kā es sāku strādāt lauksaimniecībā. Tas notika pirms 9 gadiem. Es vadīju saimniecību Hersonas reģionā 6 gadus, un pēc tam sākām īstenot reģeneratīvo lauksaimniecību, un šodien es vairāk runāšu par augsnes apstrādes metodēm. Man bija arī iespēja strādāt ar ražotāju Ukrainas centrālā daļā. Tur galvenokārt darbojos ar kukurūzu. Un pašlaik es strādāju Spāņu itāļu uzņēmumā, un mēs esam sākuši izstrādāt īpašo augsnes apstrādes tehnoloģiju, tostarp ieskaitot arī esam sākuši digitalizācijas aspektu īstenošanu. Es ļoti atbalstu šo teicienu, ka veselīga augsne atbilst veselīgai ekonomikai. Ir skaidrs, ka augsne ir mūsu nākotnes rezultātu pamatā, un tie ir sasniedzami, ja mēs atbilstoši izturamies pret augsni. Ir, protams, ekonomiski ieguvumi, mazāk resursu, mazāks risks, lielāka ražība, mazāka kaitēkļu un tā tālāk. Videi ieguvums ir barības vielu un mikrobu līdzsvara uzlabojums, arī ūdens noturēšana augsnē un arī augsnes erozijas novēršana. Mums ir dažāda veida augsnes apstrādes metodas, piemēram, apstrāde joslās, vertikālā, bez apstrādes, mini apstrāde. Pirms kāda laika mēs Ukrainā jokojām, ka par tiem, kas vispār augsne near. Es, protams, cienu visas metodas, un ja kāda konkrēta metoda konkrētai saimniecībai ir atbilstoša, tad tas ir atbalstāms. Jo saimniecībām var būt dažādi apstākļi, un katrs zemnieks labāk zina, kas ir vispiemērotākais viņa konkrētajai augsnei. Piemēram, ja jūs veicat aršanu, sējot kukurūzu vai citām kultūrām, var izmantot citus apstrādes veidus. Es domāju, ka var izvēlēties, nav nekādu ierobežojumu, jo ir dažādi apstākļi, dažādas augsnes, un visām kultivācijas metodēm ir arī savas prasības. Kāpēc mēs izvēlējāmies tā saukto striptilu, jeb joslu veidu apstrādi? Manuprāt, tas bija 2016. gadā. Lai pastāstītu, kāds ir Hersonas reģions, jāsaka, tas ir ļoti riskants lauksaimniecībai. Mūsu saimniecībā mums ir apmēram 350 mm nokrišņu gadā. Principā tas ir sausais reģions, un vasarā ir 30–40 grādu karstums. Vienkārši, lai saprastu, cik grūti tur ir nodarboties ar lauksaimniecību. Tagad es, protams, varu runāt par dažādu veidu apstrādes pieeju filozofiju, par to, ka mums ir ekoloģiskais stāvoklis jāuzlabo un tā tālāk. Bet, principā, mēs šo tehnoloģiju sākām izmantot mūsu nabadzības dēļ.
Jo strādājot šādā riskantā reģionā, ir jāatrod veidi, kā šādos apstākļos var izdzīvot, kā var nodrošināt atbilstošu ekonomisko ieguvumu. Tad mēs sākām meklēt metodes, un metode bez aršanas kļuva aizvien populārāka mūsu reģionos, Mikolajevā, Hersonas reģionā. Bet mums šķita, ka tur varētu būt problēmas, jo mums ir diezgan kompaktas, tātad blīvas augsnes, un tas varētu radīt risku. Un tad padomāsim, varbūt, kā mēs varētu izmantot šo josveidu apstrādi, kāda varētu būt ieguvumi. Un man lielākais ieguvums ir tāds, ka tā tomēr ir tāda ļoti elastīga apstrādes metode, joprojām notiek šī apstrāde. Bet vienlaikus lielākā daļa platības netiek uzarta, attiecīgi var uzlabot augsnes kvalitāti, var strādāt ar augu atliekām. Un tas arī ļauj vislabāk izmantot mēslojumu, jo pilnībā neapstrādājot dažkārt ar minerālu mēslu šķīšanu un iesūkšanos augsnē ir grūtības. Un dažādās valstīs arī ir dažāda attieksme. Daži, piemēram, saka, ka augsnes nearšana tiešām nedarbojas, ka tur nekā laba nav, bet tas būtu jādara pareizi. Pirmkārt, ir jāanalizē augsne, ir jāskatās, cik sablīvēta ir augsne, vai ir nepieciešamā tehnika. Un tas nav tik viegli. Un mēs smejamies, ka daži zemnieki uzskata, ka ir tik viegli neart. Un var izmantot 3 principu noteikumu, ka es iesēju, aizmirsu un tad novārcu. Tā tas nenotiek. Pārējai uz šādām sarežģītām metodēm jānotiek pareizi, tai jāsākās pareizi. Tāpēc mēs izvēlējāmies šo josleida metodi, jo Ukrainas dienvidos mums bija problēmas ar ūdens trūkumu. Un mēs izmantojam kombinēto metodi, iestrādājot gan minerālmēslus, gan veicot sēšanu vienlaikus. Izmantojam šo metodi ziemaskviešiem, arī rapsim un linas sēklām. Ukrainas centrālā daļā es sāku strādāt ar kukurūzu, un tur ir ļoti svarīgi noskaidrot, kāda veida mēslojums būs pieejams augiem. Un tāpēc vislabāk ir izveidot šīs joslas rudenī, tieši pašlaik, novembrī, decembrī, ja laika apstākļi to pieļauj. Un pēc tam pavasarī var sēt. Un mēslojums augiem jau būs pieejams. Un arī mikrobioms atbilstoši darbosies. Kā es teicu, galvenais iemesls bija klimata pārmaiņas, kāpēc mēs izvēlamies šo jauno tehniku. Un, protams, arī tas deva papildu ieguvumus, piemēram, sējamās platības sagatavošana. Jo, piemēram, sējot saules puķis pavasarī, augsnē ir jābūt sasilušai un pilnībā neapstrādājot, tas nevienmēr bija iespējams. Josveidu pieejas gadījumā mēs varam sākt sēju nedaudz ātrāk, jo šī konkrētā sēšanas vieta, sēšanas josla jau ir gatava un pietiekami silta. Interesanti ir tas, ka tad, kad mēs sākām pāriet uz jauno tehnoloģiju, manuprāt, tas bija 2016. gads, mūsu reģionā neviens to nedarīja tajā laikā, visi ara. Es nezinu, kā tas ir Latvijā, bet Ukrainā gandrīz visa zeme ir izīrēta,
Attiecīgi ir jāsazinās ar vietējo pašvaldību, ar iedzīvotājiem, ar mēru un tā tālāk. Un mums pat piezvanīja mērs un prasīja, vai jums viss kārtībā. Un mēs prasījām, kāpēc šāds jautājums. Un viņš teica, nu jā, jums tur visur rugāja vēl, un cilvēki runā, ka jūs esat bankrotējuši. Jo tas viņiem šķita tik dīvaini. Tomēr svarīgākais ir tas, kāds būs beigās rezultāts. Kāpēc mēs izvēlējāmies šo josveidu apstrādi? Tas dod ekonomisko ieguvumu. Šeit redzat, kā pie mums ir izaugusi kukurūza. Tā esmu es. Un jūs redzat, cik gara ir kukurūza. Un tātad pie šiem ekonomiskiem ieguvumiem mēs varētu minēt to, ka mēs apstrādājam tikai 30% augsnes. Tas ļauj ietaupīt laiku. Attiecīgi var aizmirst par aršanu, par diskošanu, par augsnes zemākiem slāņiem, par līdzināšanu. Vairs nav tik līdzeni, kā futbola laukums jālīdzina. Tātad, principā, mums ir 3 darbības. Rudenī mēs izveidojam šīs joslas, pavasarī apsējam un pēc tam novācam. Ja mēs izmantojam kombinēto pieeju, piemēram, ziemas kviešiem, mēs tad visu darām vienlaicīgi, gan iestrādājam minerālmēslus, gan sējam un pēc tam novācam. Attiecīgi 2000 hektāru mums bija 1 traktors un 2 vadītāji un arī smidzinātājs. Mums nebija nepieciešams daudz darbinieku, nebija nepieciešami dažādi traktori, dažādiem darbiem, dažādi agregāti. Tas ļauj optimizēt arī laiku. Un šodien mēs, protams, runājam par izmaksu optimizāciju, īpaši saistībā ar degvielu. Un tad šāda pieeja ir patiešām loģiska, jo mums vairs nav jātērē 80-90 litrus hektāru, bet varbūt 30-40. Un tad tas tiešām dod šo ieguvumu. Ir, kā jau es teicu, nepieciešams mazāk cilvēku, nav vajadzīgs tik daudz tehnikas, un arī vadītāji nav nepieciešams. Šeit ir attēls no Bulgārijas, jo pašlaik es sadarbojos arī ar dažādām Eiropas valstīm, to starp Rumāniju, Bulgāriju. Es jau dzirdēju, ka jums ir daudz lietus, un varbūt šis piemērs jums nav īsti būtisks, bet strādājot bez aršanas vai izmantojot joslas sausā klimatā, tur tiešām var redzēt šo starpību. Tas ir viens lauks. Tik izmantoti vienādi parametri abās pusēs, un šeit mēs redzam, kā izskatās josveida apstrāde un parastā metode. Mūsdienās, lai nodrošinātu atbilstošu darbību, ir nepieciešama digitalizācija un jānodrošina arī atbilstoša saimniecība apsaimniekošana. Kāpēc ir svarīgi, kāpēc ir noderīgi digitalizēt saimniecību? Tātad tas būs pirmais, ko es teikšu, un pēc tam es pastāstīšu par iespējamām problēmām, kas varētu rasties šajā reģionā, īpaši bijušās Padomju Savienības teritorijā. Tātad, kāpēc digitalizēt? Ietaupa laiku, ietaupa darba spēku. Un runājot par saimniecības apsaimniekošanu, tātad uzlabojās resursu apsaimniekošana, ir arī svarīgi nodrošināt digitalizāciju riska mazināšanai. Ja, teiksim, ir laika prognoze vai kādas citas prognozes, piemēram, par slimībām. Viss ir pieejams tālrunī, lai gan mūsdienās ir daudz dažādas platformas. Attiecīgi var redzēt, ka kaut kādā konkrētā laukā ir problēmas ar slimībām vai ar kaitēkļiem, un nav jābraukā apkārt, nav personīgi jāapskata visi lauki. Ir nepieciešams tikai tālrunis, un uzreiz var redzēt brīdinājumus par to, kas konkrētā laukā notiek.
Un lauksaimniekam ir ļoti svarīgi redzēt šo informācijas paneli, lai saprastu, kas notiek ar lauku, kas notiek ar finansējumu, un to visu var salikt vienā rīkā. Un runājot par problēmām, mēs saskārāmies ar pretestību no darbiniekiem. Nu, teiksim, tad, kad mēs runājam ar agronomiem, stāstam, ka šī ir milzīgi laba sistēma un tur viss būs tik noderīgi. Un agronoms to redz tikai tā, ka man atkal kaut kas papildus būs jādara. Nu, tāda ir tā doma gaita. Sākumā tiešām bija ļoti grūti panākt, ka informācija par laukos veiktajām darbībām tiek ievadīta sistēmā. Tad agronomam vienmēr bija kaut kādas atrunas, vai nebija laika, vai nebija savienojumi, vai kaut kas cits. Un tagad es iesaku gan jums, gan arī mūsu klientiem, teiksim, ja jums ir biroja darbinieki, nedaudz palieliniet algu, un viņi visu šo informāciju ievadīs platformā, lai būtu precīzi dati. Mūsu agronoms vienkārši tad var piezvanīt un teikt, zini, es 20 litrus kaut kādu līdzekļu paņēmu no noliktavas, braukšu uz to un to lauku un veikšu tur tādas un tādas darbības. Un tad var redzēt konkrēti, kas notiek laukos, ko dara traktors konkrētā brīdī, cik daudz hektāru konkrētais darbinieks apstrādājis. Attiecīgi ir iespējams atvieglot dzīvi, saprast arī, ko var ietaupīt, izmantojot šādas platformas. Un arī tas ļauj nedaudz plānot ražu, jo darot visu vienlaicīgi, tātad apstrādes metodi, atbilstoši izmantojot, atbilstoši apsaimniekojot saimniecību, uzreiz var sajust atšķirību. Pirmkārt, lauksaimniekam dzīve kļūst vieglāka, var saprast rezultātus, vai tie būs labi, var saprast, kas notiek uz lauka, tas ietaupa laiku, mazina izmaksas. Un attiecīgi var arī pieņemt lēmumus, balstoties uz šīm prognozēm un brīdinājumiem. Un, piemēram, kaut kādi konkrēti augu aizsardzības līdzekļi nav jāizmanto visur, bet tikai tur, kur tas nepieciešams. Tas pats attiecas uz apūdeņošanu. Var ievadīt nepieciešamo ūdens daudzumu, var izmantot nepieciešamo ūdens daudzumu, nevis pārmērīgi laistīt laukus. Attiecīgi tiek ietaupītas izmaksas, resursi un tiek veikta optimizācija. Es arī gribēju piebilst, ka mūs vienmēr interesē labi ekonomiski rezultāti, un tas ir tikai normāli, jo beigās mēs strādājam, lai pelnītu naudu, bet reģeneratīvā lauksaimniecība un mūsdienu digitalizācijas rīki nav tikai mūsdienu risinājumi, bet arī tie nodrošina jūsu saimniecības nākotni. Tie ir investīcija jūsu nākotnē, jo mums ir jānodrošina gan produktu kvalitāte, gan arī mēs esam atbildīgi par nākošo paudžu nākotni, kas ir ļoti svarīgi, jo mūsu lēmumi ietekmē augsni, vidi, un attiecīgi mēs ietekmējam pasauli. Tāpēc audzēsim gudrāk un dosim mūsu saimniecībām iespēju saglabāt augsnes kvalitāti un uzlabot to. Paldies! Paldies, ka atradāt laiku ierasties pie mums. Otrkārt, mēs pat nevaram iedomāties, kā varētu būt strādāt apstākļos, kādi pašlaik ir Ukrainā, un jūs joprojām domājat par jaunām metodēm, par digitalizāciju. Vai cilvēku mentalitāte, vai cilvēku domu gaita ir tam gatava, ja varbūt mums ir lielākas problēmas.
Es gribēju teikt, ka pašlaik es sadarbojos Ukrainu, bet pēdējo gadu dzīvoju Spānijā, tomēr bieži braucu uz Ukrainu, un tur ir arī kolēģi. Es esmu no Hersonas, un kad mūsu apgabalu atbrīvoja, un apmēram 2-3 mēnešu laikā mans draugs atmīnēja visus savus laukus. Pirmais zvans bija, zini, sveiki, es zinu, ka tu tur strādā tādā uzņēmumā, kur ir digitalizācijas rīki. Un kā es varētu optimizēt savu saimniecību, kā es varētu izmantot šos rīkus? Un tajā brīdī man saskrēja asaras acīs, jo strādājot ārpus Eiropas, es redzu, kā visi sūdzās, ka Ukrainā ir tik briesmīgi slikti, bet Ukraiņi domā par to, kā uzlabot, kā optimizēt, kā panākt rezultātus pat šādās situācijās. Un es tiešām esmu lepna par cilvēkiem, kas tur joprojām dzīvo un strādā. Es lepojos arī ar savu ģimeni. Tas ir neticami, bet lauksaimniecība tur joprojām ir dzīva. Mums ir ļoti smagi apstākļi. Un, jo laukus arī nevar pilnībā atmīnēt, vienkārši laukos ir pēkšņi kaut kas sprākst, un tas ir briesmīgi. Diemžēl karš notiek. Bet es no savas puses gribēju pateikties visām Baltijas valstīm, jo jūs mūs atbalstat tā kā neviens cits. Paldies!